Vēlreiz apskatīsim vienu gadījumu ar malām, kad man ir nevis pāra, bet nepāra lapu skaits pirms numerācijas. Piemēram, šis gadījums, kad man ir titulapa, novērtējumu lapa, saturs un divas anotācijas, un tikai pēc tam sākas ievads. Tātad šeit būtu jābūt numuram 6, jo man ir 5 lapas pirms tam. Un kā tad šo situāciju atrisināt? Tad redzam, ka esam lietojuši pareizās sekcijas out page visreiz, un tas noved līdz lūk šādai problēmai, ka ja es šeit mēģināšu ar page number, format page numbers ielikt 6, start at 6, ok, viņš man rādīs tur 7, jo tā ir nepāra lapa apriekš Wordā, un tāpēc tas 6 kaut kur pazūd. Tad kā mēs varam šo situāciju labot? Vienkārši mēģinam piemuļķot Wordu. Tātad tas, ko mēs daram šeit, es esmu izdzēsis, vienkārši ar delete esmu izdzēsis out page sekciju un uztaisīšu tagad pārasto sekciju. Next page. Lūk šādi. Šeit paceļam augstāk. Nu, un redzam, ka mums ir tas, ko mēs gribējām. Tad šeit mums ir nepāra lapa, un šeit mums sākas pāra lapa. Un to mēs varam redzēt arī šeit, ka mums te ir 2 cm un te ir 3 cm, kā pāra lapai būtu nepieciešams. Tagad, ko es izdarīšu? Tad mans kursors ir šajā lapā, atceramies, ka šeit ir jauna sekcija, un līdz ar to es varu aiziet uz page setup un nomainīt vietām šīs atzīmes. Jā, tad, ko tas tagad nozīmē, ka es sāku pretēji. Sāku ar to, ka kreisajā pusē ir 3 cm un labajā pusē ir 2 cm. Kaut tā ir pāra lapa, this point forward. Ok. Un lūk, 3 cm šeit, 2 šeit, un tā joprojām ir pāra lapa. Lūk, skatāmies šeit, numerācija viss ir labi. Mēs, protams, to pārbīdam. Pirmais, ko mēs izdarām pirms tam, mēs pārbaudam, ka nav nekāda linka uz augšējo headeru, un tātad šeit tagad varam uztaisīt uz labo malu. Ok, šis skatās labi. Braucam uz leju. Tā šeit jābūt pretēji gadījumā. Tātad, ko es daru? Šeit ielieku kursoru, pārbaudu, ka man nav linka, man ir. Slēdz to ārā. Un šeit skatāmies uz kreiso pusi. Nu, lūk, 7, 8, 9, 10, nu, un tātad viss mums labi aiziet. Tad te mums ir 7. sekcija, pēdējā ir 7. sekcija, un tā, ar kuru mēs sākam, ir 5. sekcija. Ja, tad kāpēc tas ir svarīgi? Lai precīzāk tagad drukātu laukā lapas. Tad, ja man vajag izdrukāt tikai to jauno daļu, šeit sākot no ievada, es varu to izdarīt šādi ar print, norādīt, ka mani interesē sekcija 5, sekcija 7. Lūk šādi. Un tad tas drukās ārā tikai tās lapas, kas atbilst šīm sekcijām. Jā, un tad izlēmies šeit, ka mums ir jāprinta uz abām malām, ja printers to ļauj. Jā, un tā tālāk. Un esam pabeiguši.